daudz tie jautājumi. Ok, es saprotu, jā, jums nav tās mūzikas pauzes, bet kā jums liekas, teiksim, stundu garš raidījums, cik tur tādas lielās tēmas vajadzētu aptvert, vai nebūtu tā pa bieži, vai klausītājs var izsekot? Patiesībā jau mēs dzīvojam tajā laikmetā, kurā šis kļūst ar vien aktuālāks jautājums. Es jau arī klausītos pats stundu gadu interviju, tikai tad jau man liktos, tas ir vērts paklausīties. Tāpat laikā tagad ir ļoti populāri podkāsti, kur ļoti multi ilgi un tā nav tik kodolīgi. Arī taisnīgi, jā. Es teiktu, ka to, droši, manas izpratne vispār ir tā, man jau, es nezinu, cik jums ir tā enerģija, bet jūs jau noteikti arī šajā virzienā strādājat. Es biju studijā, taču bija jums video vai jau ierakstējis kaut kādas lietas laižakarīs sociālos tīklos. Es domāju, tā nākotne jau ir šodien, kad arī radio to dara. Tiek ņemti kaut kādi īsie fragmenti no intervijām ārā, un tad tiek laisti iekšā TikTokā, YouTube, kur viņi atrodas Facebookā, katrs vai ne, īsāki, garāki, un tad katrs noklausās to, kas viņam grib, un tad, ja viņu interesē, tad viņš aiziet uz to garo interviju. Es domāju, ka tā ir diezgan jēdzīga praksa, kas nozīmē, ka tādā gadījumā tas sākotnējais materiāls būs tas garais stundīgais materiāls, ja tā ir vajadzīga. Jo taisnība, lai arī cik jocīgi liktos, radio vispār tā vēsture tādā ziņā ir diezgan interesanti. Tad, kad 50. gados parādījās televīzija, tad taču visi paredzēja, ka radio nomirs. Tad es teicu, vēl 10 gadu maksimums, un radio beigs eksistēt. Mēs redzam, ka radio kā nemira, tā nemira. Tagad, kad sākās visas tās lielās pārmaiņas, tad īstenībā radio jau piedzīvoja tās mazāk nekā televīzija. Televīzijai strauji ir auditorijas skaits, kamēr radio nē. Tāpēc, ka radio tam izgāja cauri jau 50. 60. gados. Tas tāpēc, ka cilvēkiem izrādās, ka patīk klausīties. Radio ir iespēja kaut ko darīt fonā, ka tu vari darīt vēl kaut ko. Jo televīzija prasa, video prasa tev visu pilno uzmanību. Radio tu vari uzlikt fonā. Un mēs redzam, ka radio nemirst. Podcastu to arī pierāda. Tas ir interesants fakts, jā, bet podcastu ir tikai tiekoši populāra lieta. Līdz ar to es domāju, ka vajadzība būs dažādos formātos, lielā intervija, un ja viņi iespējams griezt pa maziem gabaliņiem, laist iekšā tās porcijas dažādos sociālos tīklos, kurus gan jūs lietojat katrs, jā, un tad katrs dzird, ko grib.